Nereti sniedzot palīdzību cilvēkiem ar dažādiem intelektuāliem traucējumiem vai psihiskām saslimšanām, novārtā paliek vecāki un tuvinieki, kuriem psiholoģiskā slodze ir ikdiena. Lai sniegtu emocionālu atbalstu, dalītos pieredzē un labāk izprastu tuvinieku slimības, Ogrē un Ikšķelē novembrī notiks pirmās pašpalīdzības grupu tikšanās. Būtībā tā pašpalīdzības grupa ir uz to, lai viņi tā kā veidot to savu vidi, jā, lai viņi nāktu nevis tā kā uz obligātu kaut kādu tādu pasākumu. Atbalsta grupa ir dažādi cilvēku kopi, kuri sāpīgu patiesību pārvērš labajās idejās, patīkamā sadarbībā un līdzjūtībā. Piemēram, ja cilvēks aiziet pie psihiatra, tiek uzstādīta diagnoze, kas nenotiek uzreiz gan nekad psihiatrijā, gan pats saslimšais, gan tuvinieki, vispirms ir šoks, neziņa. Un ārstam jau nav laika tai vizītē izstāstīt, ko tas nozīmē, ar ko ir jārēķinās, kādas ir prognozes, kā rīkoties, ja, kaut kādās krīzes situācijās. Ja. Pašpalīdzības grupu darbā tiks ievērots nosacījums no aprūpes uz atbalstu, tādējādi aicinot cilvēkus atvērties un palīdzēt sev pašiem. Tas noteikti ceļ cilvēku pašvērtējumu, jo viņš pats līdzdarbojas savas dzīves veidošanā, norāda Ilze. Mēs visi esam kaut kādai pieredzei gājuši cauri, mēs varam ar savu pieredzi daloties un palīdzēt citiem. Tāpat emocionāls atbalsts ir ļoti būtisks, jo man pati zinu, tā negatīvā izredzētības sajūta, ka tu esi viens pats un par ko man tā un man ir visgrūtāk, ja, tā nav veselīga. Un ja tu satiec līdzīgus cilvēkus, kas iziet cauri līdzīgai situācijai savā dzīvē, ja tu saproti, tu neesi viens, tātad tu vairs neesi vientuļš. Un redz, ir cilvēki, kuri tiek kaut kādā veidā galā ar to. Tas ir viens no tādiem attīstības posmiem. Ka vienkārši pietrūkst spēka, pietrūkst resursu, pietrūkst gudrības, jā, gribēšanas. Un tad ir tie pārējie tajā grupā, jā, kas mēģina stutēt. Jo tomēr jau izveidojās kaut kāda saikne, kaut vai ar pirmo tikšanās reizi, jau ir kaut kāda saite, kas sāk jau visu saistīt. Ogres pašpalīdzības grupas pirmā tikšanās notiks 17. novembrī dienas centra Saime telpās, bet Ikšķelē 15. novembrī dienas centra telpās. Vadītāji grupām aicina pieteikties līdz 15. novembrim pa tālruni 294 95 960. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.